Šī piespēle uz kreiso malu sanāca, vai tā bija domāts, tas ir cits jautājums. Hakans Šukurs jebkurā šādā epizodē apelēs pie tiesneša. Uz to jābūt gataviem un tam nav jāpievērš ne mazākā uzmanība. Anders Frisks jau ir pie tā pieredzes un viņš to neņems galvā. Un bumba, diemžēl, Latvijas izlases vārtos. Lielisks sitiens tieši no gaisa. Kaļiņko šeit bezspēcīgs kaut ko glābt. Ilhans gūst pirmos vārtus. Ilhans Masīs Bešiktaš. Uzbrucējs. Izlasē debitēja pasaules čempionāta pēdējā kvalifikācijas spēlē pret Moldovu. Bija tās sezonas labākais vārtu guvējs Turcijas čempionātā. Lielā mērā sekmējot Bešiktaš trešo vietu čempionātā. Lielisks sitiens no soda vārtu līnijas. Kā mēdz teikt, neņemams sitiens. Uz pēdējo Stepanovs. Gökdenis. 2-1. Hakan 2-0. 2-1 divu spēļu summā. Hakans Šukurs. Ar ko viss sākās? Viss sākās ar Stepanova kļūdu sava soda laukuma tūmā. Pavirša vāja piespēle. Zibenīga atbilde un Hakans Šukurs savu iespēju garām nepalaida. Apsteidz viņš Stepanovu arī vārtu priekšā. 2-0 Turcija vadībā. Hakans Šukurs, kurš līdz šim spēles lielāko daļu atradās ēnā. Diemžēl manas bažas piepildīja. No ēnas viņš izgāja īstajā brīdī. Nedrīkst tik viegli aizsargam ļaut pretinieku uzbrucējiem tikt sev priekšā, izdevīgākā pozīcijā. Pēc tam jau par vēlu traucēt, pēc tam jau grūti kaut ko izdarīt. Hakans Šukurs. 2-0, 16 gadu vecumā viņš jau debitēja pieaugušo futbolā Sakarājas Spor komandā. Pirmajā sezonā Galatasaray sastāvā guva 19 vārtus, nekādi nevarēja iespēlēties ne Itālijā, ne Anglijā. Atgriezās Turcijā un uzreiz guva 38 vārtus Galatasaray labā, kļūdams par labāko vārtu guvēju Eiropas valstu čempionātos. Populārākais Turcijas futbolists. Šeit Emre pārkāp noteikumus. Nekas vēl nav beidzies. 0-2 zaudējam. Bet vēl ir laiks gūt vienus vārtus. Ar to mums pietiks. Laizāns. Bumba vārtos! 2-1 Turcija vadībā, bet šāds rezultāts turkiem neder. Protams, ka no tribīnēm lido laukumā viss, kas pagadās pie rokas. 2-1. Ļoti svarīgi, ka tik ātri mums izdevās atgūt vārtus. Kurš tas bija? Laizāns sita vai patiešām Māris Varpakovskis pielika kāju? Jā, Māris Varpakovskis maina bumbas lidojuma virzienu. Bet varbūt arī neviens tai nepieskārās. Šeit grūti pateikt arī pēc atkārtojuma. Bumba spēlē, bumba nav izgājis no spēles, tāpēc maiņu vēl izdarīt nedrīkst. Varpakovskis iet sādlaukumā. 2-2 neizšķirts. Māris Varpakovskis izlīdzina rezultātu. Turkiem jāgūst vēl 2 vārtus, lai viņi tiktu uz Eiropas čempionāta fināla turnīru. Kļūdās turku aizsargi un Māris
visu izdara nevainojami. Līdz pēdējiem noturas kājās, lai kā viņu ar rokām mēģina turēt Bjulens. 2-2. Vēlreiz Māra Verpakovska. Gūtie vārti. Ko nozīmē, ja cīnās līdz pēdējai iespējai? Vai jūs spējat noticēt tam, kas tikko notika Stambulā? Es pagaidām neticu. Divi neizšķirts Stambulā, Turcija, Latvija un pirmo reizi Latvijas futbola vēsturē. Pirmo reizi Eiropas futbola vēsturē. Latvija spēlēs Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Būs mums jābrauc 5. decembrī uz Lisabonu, uz izlozi, lai uzzinātu savus pretiniekus nākamvasar Portugālē. Ar to es mūs visus arī apsveicu. Vēl, protams, turpināsim sarunu studijā un vēl ilgi šodien turpināsies svinības visos Rīgas bāros. Prozīt par Latvijas futbolu, lai jums arī turpmāk veicas!